Sveiki! Kopš mēs pirms nedēļas publicējām rakstu pētījumu par ārstu neirologu Leonīdu Viškeru, ir notikusi viena interesanta lieta. Viņš ir devies uz kādu sazvērstības teorijas interneta raidījumu, un tur ir melojis par mani un par Rebaltika. Viņš ir stāstījis, ka es esmu zvanījusi kādiem viņa pacientiem, kuri internetā ir atstājuši labvēlīgas atsauksmes un lūgusi tās atsauksmes samainīt pret negatīvajiem. Tā nav patiesība. Un, protams, ka vienā mirklī tur izskanējuši arī apgalvojumi par kaut kādu pasūtījumu, ko mēs it kā esam saņēmuši politisku mērķu dēļ pret viņu. Tā arī nav patiesība. Abas šīs lietas ir pilnīgākie un absolūtākie meli. Un es domāju šobrīd par to, kā izmantojot likumā paredzētas iespējas vērsties pret šādiem meliem, jo tie izskanēt nedrīkst. Tas ir apmelojums. Un atgādinot, kas ir patiesība, kāpēc šie meli izskan. Šie meli izskan, lai aizklātu patiesību. Un patiesība ir tāda, ka šobrīd policija ir krimināla lieta, kur ienāk arvien jaunas liecības no sievietēm, no šī konkrēta doktora pacientiem. Un vēl viena patiesība ir, ka Veselības inspekcija šobrīd šo ārstu ir sodījusi ar aizliegumu strādāt, kuru viņš ir pārsūdzējis, bet katrā gadījumā šis sods ir, un šis sods ir par to, ka no pacientiem netiek saņemta informētā piekrišana dažādām manipulācijām, proti hipnozē. Lūk, šāda ir patiesība, un ja jūs neesat lasījuši to rakstu, tad noteikti aprakstā ir links, ir saite, kur jūs varat iepazīties ar to, par ko tad ir viss šis stāsts. Paldies!